Lai gan šodien beidzot ir uzspīdējusi saulīte un kļuvis krietni siltāks, kalendārs rāda, ka sācies astronomiskais rudens. Tātad arī ziema vairs nav aiz kalniem. Gaidot apkuras sezonas bargos rēķinus, iedzīvotāji sāk aizdomāties par namu siltināšanu. Un izrādās, Rīga ir vienīgā Eiropas valsts galvaspilsēta, kur privatizētajās daudzdzīvokļu mājās siltināšana vēl nav sākta. Situāciju skaidro Māja Migla. Ievērojami mazāk maksājumu par apkuru un ilgāks mūžs mājai. Tie ir galvenie daudzdzīvokļu namu siltināšanas ieguvumi. Gan kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, gan Polijā, Vācijā un citvietē Eiropā māju siltināšanas darbi jau iet uz beigām. Bet Rīgā, izņemot dažus kooperatīvos namus, māju siltināšanu vēl tikai gatavojas sākt. Apmēram 20 mājas kopā pa visu laiku. Rīgā jau ir izgājušas energoauditi, tās ir mājas, kuras vai nu pašvaldība vai valsts bija privatizējusi un kur bija izveidojušās dzīvokļu īpašnieku biedrības. Biedrībām ir jābūt, jo tieši tām nāksies ņemt kredīts gan energoauditam, gan renovācijai. Nākamgad plānot siltināt 15 namus. Daudz finanšu avots, no kuriem varētu tikt saņemta palīdzība, bet iedzīvotājiem laikam vistuvāk patreiz ir pašvaldības palīdzība. Rīgas doma sola apmaksāt 30%, pārējais jāsedz pašiem iedzīvotājiem, 60 lats par nosiltināto kvadrātmetru. Vidējam divi starp dzīvokļu īpašniekam var nākties maksāt 3,5 tūkstoši latu, bet tā kā kredīts tiek dots uz 15 gadiem, tad aprēķināts, ka apkurs maksas samazinājums ir ievērojami lielāks nekā ikmēneša kredītmaksājums. Tas jau pierādījies Drēliņu namos, kur siltumizolācija tikusi ielikt jau būvniecības procesā. Tās ir mājas, kur ir patēriņš 30 līdz 40% mazāk jāmaksā par katru apkurināmo kvadrātmetru platības. Faktiski tās ir samaksas. Pagājušā apkura sezonā tie bija 40 līdz 45 centimetri. Prasās nekavējoši pēc tādas kapitālas valsts programmas, jo energoresursi lētāk nepaliks. Naudas mums makos arī pašlaik vairāk nenāk. Aptaujātie rīdzinieki uzskata, ka namus ir jāsiltina, tikai baidās, vai viņi spēj sadot kredītus. Mums dzīvokļos pastāvīgi mitrs un ziemās slikti kurina. Visi žēlojas. Es esmu par siltināšanu. Es domāju, ka maksa par siltumenerģiju jau ir tāda paliela. Es domāju, ka nevajag piemaksāt. Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas valstīm, energoefektivitātes paaugstināšanai neeksistē valsts atbalsta programma. Arī Eiropas fondu apgūšanai nepieciešamais valsts līdzfinansējums nav pieejams, un nākamā gada budžetā visticamāk arī tas netiks paredzēts. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.